prezentācija Mākslīgā intelekta akts. Un to mums prezentēs Arturs Arnis Polikarpovs, Varam digitālās politikas pārvaldības nodaļas vecākais konsultants. Laimi nolūdzam uz skatuves. Paldies jums. Paldies. Es tev iedošu vienu tādu maģisku iekārtu. Likaras. Ar šo tu noteikti mākāpieties, lai burvīga prezentācija. Pēc tam tiekamies diskusijā. Sveicināti, mani sauc Arturs Arnis Polikarpovs, esmu pārstāvis no Varama. Un šodien es jums pastāstīšu par mākslīgā intelekta aktu, tā prasībām, pienākumiem, tā izskaitā arī iespējām. Tātad parastos vārdos, kas ir mākslīgais intelekts, ja mēs tā ļoti tvērumā plaši runājam, tā ir tehnoloģiju saime, kas strauji attīstās un veicina dažādas ekonomiskas vides un sociālas iegumus visā nozaru un sociālo darbību spektrā. Protams, tas var radīt arī riskus un loģiski kaitēt sabiedrības interesēm un pamatiesībām. Un 24. gada 1. augustā stājās spēkā mākslīgā intelekta akts, ar ko paredz saskaņotus noteikumus tātad par mākslīgo intelektu un tiek nodrošināti vienoti spēles noteikumi beidzot un visiem skaidri definēti. Tātad mākslīgā intelekta akta mērķis ir savā būtībā uzlabot iekšējā tirgus darbību, nodrošināt juridisko noteiktību, veicināt cilvēku centrisku un uzticamu mākslīgā intelekta izmantošanu, nodrošināt, protams, augstu veselības, drošības un pamatiesību aizsardzības līmeni, tātad sabiedrības visas intereses aizstāvot un loģiski atbalstīt inovāciju, vienlaikus aizsargājot demokrātiju, tiesiskumu un vides aizsardzību. Uz ko tad savā tvērumā mākslīgā intelekta akts piemērojas un uz ko ir izņēmums savā ziņā? Tātad, kā jūs redzat, tie ir nodrošinātāji, lietotāji, importētāji, izplatītāji, produktu ražotāji, pilnvarotie pārstāvi, savā tvērumā visas skartās personas, kas ir iesaistītās visā dzīves ciklā mākslīgā intelekta, bet ir arī izņēmumi, un tie ir skaidri definēti un noteikti mākslīgā intelekta aktā, kā piemēram fiziskas personas, kuras tātad personīgai neprofesionālās darbības veikšanai to izmanto vai izstrādā mākslīgā intelekta sistēmām, kas laistas apgrozībā ar bezmaksas un atklātā pirmkoda licencēm, tātad, lai veicinātu inovāciju. Bet šeit ir jāsaprot, mēs nelaižam neko produkcijā, tas neskar augstriskas sistēmas, tas neskar aizliegtās prakses, kas ir definētas, mēs vēl par to parunāsim 5. pantā, un tā izskaitā arī pārredzamības prasības. Tāpat tie, kas izmanto pētniecības, testēšanas un izstrādes darbībās, kas saistītas ar EMI sistēmām modeļiem pirms to laišanas tirgu, šeit atkal ir jāņem arī vērā tas, ka mēs ievērojam šos noteiktos pētniecības zinātniskos standartus un pieejas un izmanto, protams, vienīgi militāros aizsardzības un valsts drošības nolūkos. Tas ir katras valsts kompetencē šie jautājumi. Un izmanto šīs sistēmas starptautiskās sadarbības ietvaros, tiesību aizsardzībā un tiesas iestāžu darbībā. Lai skaidri saprastu, par ko mēs šeit runājam, mums arī jāsaprot ir tātad definējums, kas arī aktā ir noteikts, kas tad ir tā mākslīgā intelekta sistēma. Savā būtībā tā ir mašinizēta sistēma, kura pēc šiem datiem, ko viņa saņem un, kā saka, viņa spēj darboties ar autonomiju savā veidā, un tātad tā secina no tās informācijas iegūtās, ko tā saņem, kā ģenerēt iznākumu, piemēram, prognozes, saturu, ieteikumus, lēmumus, kas var ietekmēt mūsu fizisko un tā izskaitā arī virtuālo vidi. Un šeit mēs nerunājam par tradicionālu lietojumu programmatūrām, bet tieši par šīm autonomām. Termiņi. Kā jau minēja, 24. gadā 1. augustā stājās spēkā mākslīgā intelekta akts. No 2. februāra 24. gadā mums bija jānosaka pamatiesību aizsardzības iestāde. 25. gada 2. februāris stājās spēkā aizliegtās prakses. Tā izskaitā arī definīcija. Komisija šai ziņā ir publicējusi arī veselu šo failu ar arī praktiskiem piemēriem, kur ir skaidri definēts, kādas tad tās ir
nevis vienkārši nosaukumi, kur iespējams cilvēkiem rodas jautājumi, vai attiecas vai neatiecas. 160 lapas var droši iet mājaslapā un šo te informāciju arī, ja ir interese, paskatīties. Tā skaitā arī definīcijā, kas tad ir mākslīgais intelekts un kas tad nav. 25. gada 2. augustā mums bija jānosaka paziņojušās iestādes, būs jānosaka un paziņotās struktūras, arī GPI, ja vispārīga lietojuma modeļi, pārvaldības sodi un tā tālāk. Savā būtībā tie ir tādi izņēmumi, kas varbūt stājas ātrāk, jo viņi tas ir nepieciešams, bet tvērumā viss akts stājas 26. gada 2. augustā. Tā izskaitā arī regulatīvā smilškaste, kur varēs inovāciju, tātad inovatīvas sistēmas izstrādāt, un arī augsta riska sistēmas 3. pielikums. Un 27. gadā, 2. augustā, tātad tie noteikumi, kuri nosaka klasificēšanu par augsta riska sistēmām, tieši 1. pielikumā. 1. pielikums ir nozaru pielikums, tātad ja automašīnas skars savā nozarē, ja medicīna savā nozarē, jo mākslīgais intelekts, tā lietojamība ir superplaša. Tām sistēmām, kas jau ir laistas un modeļiem tirgū, tad lielapjoma IT sistēmas sastāvdaļas atbilstību panāk līdz 30. gada 31. decembrim. Augsta riska sistēmas, kas jau ir laistas, mēs skatāmies, vai ir notikušas būtiskas izmaiņas to uzbūvē vai modifikācijas. Publisko iestāžu lietošanā, tur gan jāpanāk uzreiz ar šī atbilstību, un tas ir 30. gada 2. augusts. GPI vispārīgā lietojuma modeļi līdz 27. gada 2. augustam. Maz drusciņi iziešu cauri visai šai schēmai ļoti vienkāršotā veidā, jo akts ir liels, bet mēģināju salikt tā, lai jums vismaz ir pamat skaidrība visā. Tātad mākslīgā intelekta sistēma vai ir izņēmuma lietojums, kā mēs iepriekš runājām, tātad pētniecība, aizsardzība, pirmkoda licences, ja jā, akts neatiecas, droši darbojieties. Ja nē, vai ir aizliegts lietojums, ja jā, stop, 5. pants pielietojas, tam mēs arī iziesim cauri. Ja nē, vai sistēma ir produkts vai drošības komponenta produktā, ko es teicu nozares, ja Tesla drošības, piemēram, bremzes, mākslīgais intelekts to visu dara pats bremzē, tad tā ir, kā saucamā, komponente. Un vai ir augsta riska sistēma, kas ir 3. pielikumā definēta? Ja jā, tad ir jāveic atbilstības prasības, mēs tām arī nākamajos slaidos iziesim cauri. Ja nē, tad vai miedarbos ar fizisku personu? Ja jā, tad mēs to informējam. Ja nē, viss gūt, var tālāk darboties. Pārvaldība un uzraudzība. Iedalīsim 2 līmeņos. Ir Eiropas Savienības līmenis un nacionālais līmenis. Tātad Eiropas Savienības līmenī principā ir mākslīgā intelekta birojas un mākslīgā intelekta padoma savā būtībā un tvērumā, tātad atbalsts un koordinācija. Un tā skaitā arī birojas nodrošina šo te monitoringu un uzraudzību tieši vispārējā lietojuma mākslīgā intelekta modeļiem, jeb tiem, kam ir liela veiktspēja. Nacionālajā līmenī, tad par mākslīgā intelekta politiku atbildīgā iestādē esam mēs, Varams, paziņojušā iestāde ekonomikas ministrijā, akreditācijas struktūra mums ir Lataks, un zem viņas, jeb šajā tvērumā, tātad atbilstības novērtēšanas organizācija, kas veiks šo certifikāciju pret augsta riska sistēmām, tā būs juridiska persona. Tirgus uzraudzības iestādes visām cauri neiešu, bet jūs skaidri redzat, kuras tās ir, un pamatiesība aizsardzības iestāde, mūsu gadījumā tātad tiesības sargs, kurš jau noteikts bija 2. novembrī pagājušo gadu. Viņi veic tātad šo te uzraudzību šīm te augsta riska sistēmām. Runājot par sodiem, var tā mazdrusciņ pieminēt, ka par aizliegto prakšu neievērošanu ir līdz 35 miljoni, jeb 7% no globālā gada apgrozījuma, neatbilstība līdz 15 miljoniem un 3% globāla apgrozība un nepareiza maldinošana informācija līdz 7,5 miljoni un 1% no gada apgrozījuma. Tātad tie sodi ir diezgan spēcīgi, bet, protams, mums ir jāstās uzņēmuma spēja, vai tas ir mazais vidējais uzņēmums, un pieeja ir jābūt atbilstoša, varbūt arī nemonitāri pasākumi pielietoti. Uz ko tad balstīts ir akts savā tvērumā, kā jau minēju, tātad riskos balstīta pieeja, ir aizliegtā prakse, ir augsts risks, atbilstības certifikācija, ir ierobežots risks, kur ir pārredzamības prasības, tātad lietotāja informēšana, marķējums un zemes risks. Aizliegumi.
topiks, kas šobrīd laikam ir viens no galvenajiem šajā tvērumā, tad izmanto zemapziņā esošas metodas, sublimināli, manipulatīvi paņēmie. Par piemēru, terzēšanas robots veicina lietotāju izdarīt paškaitējumu vai mudina izdarīt cilvēku pašnāvību. Nākamais ir izmanto fiziskas personas neaizsargātības iezīmes, vecums, invaliditāte un citi. Piemēram, darbināma rotaļlieta mākslīgā intelekta, kas mudina bērnus risināt arvien riskantākas problēmas, piemēram, apieties ar asiem priekšmetiem, rāpties uz augstiem plauktiem, un tam ir kaut kāds apbalvojums pretī aizliegts. Tāpat arī fizisku personu grupu novērtēšana noteiktā laika posmā, pamatojoties uz to sociālo uzvedību. Piemēram, lai novērtētu maisaimniecību, pabalstu saņēmēju krāpšanas iespējami, balstoties uz viņu etnisko izcelsmi. Tā skaitā arī prognozēt fiziskas personas izdarīt noziedzīgus nodarījumus. Tā skaitā arī izveido un paplašina sejas atpazīšanas datubāzēs, nemērķi orientēti apstrādājot šos attēlus no interneta vai video novērēšanas sistēmu video, secināt fiziskas personas emocijas darbvietās, tā skaitā izglītības iestāžu jomās. Piemēram, paņemšu gadījumu, ka lielveikalā kamera izmantošana darbinieku emocija, piemēram, laimes izsekošanai, ir aizliegta. Biometriskās kategorizācijas sistēmas, kas atvesina emocijas, rasu un citas sensitīvās īpašības, piemēram, šī sistēma spēja izsecināt individu rasi pēc balss. Ja nav aizliegta un neietilps šajā tvērumā, ir jebkurā gadījumā jāņem vērā, to mēs uz nākamajiem slaidiem parunāsim, ka biometriskās kategorizācijas sistēmas vienalga būs augstā riska sistēmas, jebkurā gadījumā. Un reāla laika biometriskās tālnifikācijas sistēma izmantošana publiski piekļūstamās vietās tieši tiesība aizsardzības nolūkos. Es uzskaitīšu, kur var izmantot, jo tur ir definēti ļoti skaidras prasības, kas ir jāveic, kā piemēram, lai novērstu teroristu uzbrukumu. Tātad policija to var izmantot, un ne tikai bērna laupīšanas atklāšanai un tā tālāk. Pārējot uz nākamo to slāni, tātad augstriska sistēmas ir biometriskās kategorizācijas sistēmas, kā jau teicu, kritiskā infrastruktūra, izglītība un aroda apmācība, nodarbinātība, darba ņēmēja pārvaldība un piekļuva pašnodarbinātībai, piekļuva privātiem sabiedriskiem pamatpakalpojumu pabalstiem un to izmantošana, tiesība aizsardzība, migrācija, patvēruma un robežu kontrolas pārvaldība, tiesvedība un demokrātiskie procesi. Protams, te varētu ļoti daudz runāt un es varētu ļoti daudz jums stāstīt, bet mums ir palikušas 3 minūtes, tāpēc atļaušos iet tālāk. Nākamais šis slānis ir pārredzamības prasības, kur ir nepieciešams informēt fiziskas personas, ka tās miedarbojas ar šo sistēmu. Ja tas ir GPS, jau vispārīgā lietojama mākslīgā intelekta sistēma, ģenerē sintētiska audio attēla, teksta vai video, piemēram, saturu, iznākums tātad ir mašīna lasāmā formā un ir iespējams atklāt, ka tie ir mākslīgi ģenerēti vai manipulēti. Tā skaitā arī mākslīgā intelekta sistēma uzturētāji, kuri ģenerē vai manipulē ar attēlu audio video saturu, piemēram, kas ir dziļviltojums, kur mums ir priekšvēlēšana aģitācijas likumā arī noteikumi šobrīd paredzēti, izpauž, ka šāds saturs ir mākslīgi ģenerēts vai manipulēts. Tālāk, ejot pie šīs jau iespēju sadaļas, tad ir paredzēti izveidot šo regulatīvo smilšu, kas mums šobrīd savu speciālā regulatīvā vide. To izveido valsts kompetentā iestādē, un tātad nodrošinātājiem ir iespēja izstrādāt inovatīvu šo savu mākslīgā intelekta sistēmu. Tas ir speciāli kā prasība noteikti līdz 26. gada 2. augustam izveidot. Tātad ir jābūt izstrādātam valsts kompetentās iestādes sadarbības tādam veidojumam, atbalstot šo inovāciju un inovatīvus risinājumus no nodrošinātāja puses. Kādi ir pienākumi, tātad augsta riska sistēma nodrošinātāja uzturēt un citu pušu pienākumi? Izveido riska pārvaldības sistēmu, uztur kvalitātes kritērijus, balstīt uz datus un pārvaldību to, nodrošina cilvēku virsvadību, sasniedz pienācīgu šos precizitātes, robustuma un kiberdrošības noteikumus un līmeni, kā piemēram ir sagatavo ES atbilstības deklarāciju, uzliek CE zīmi un veic arī ietekmes uz pamatiesībām novērtējumu, ka tas ir nepieciešams.
Protams, šo atbilstības novērtēšanu var piemērot, ja tiek izstrādāti un pilnībā pielietoti šie saskaņotie standarti vai kopīgās specifikācijas, kur komisija ir pasūtījusi jau kādu laiku atpakaļ, viņi tiek veidoti. Un, kas attiec uz šiem nevis vienkārši mākslīgā intelekta sistēmām, bet lielapjomu šīm sistēmām, tad viņiem arī ir savā būtībā šī tehniskā dokumentācija jānodrošina, jāsastāda. Tāpat arī šo informāciju dara pieejamu sistēmu nodrošinātājiem zemākā līmenī. Dot iespēju arī labi to izprast, šīs spējas sava modeļa, ievieš politiku saistībā ar to un tiesību aktiem, kā piemēram autortiesības, blakustiesību jomā un tā tālāk. Un sagatavo un publisko pietiekama detalizētu kopsavilkumu par sava šī modeļa apmācībā izmantoto saturu. Paldies! 3, 2, 1, 15 minūtes. Perfekti, paldies! Paldies! Artur, tiksimies ar tevi vēl diskusijā, bet par to mazliet vēlāk.